Jā, tātad te ir metro. Metro, nu, kā visās pilsētās ir novērots, ir diezgan sakārtots. Ja, tad viss strādā, viss notiek. Ieiet var norēķināties ar karti, nav speciāli biļeti jāpērk. Un vagoni arī ir jauni, tā viss ir štokos. Jā, bet, nu, žēl, ka kamerā ir ieplīsis stikliņš. Es ļoti ceru, ka pirkuma apdrošināšana, ko man banka nodrošina, nostrādās. Kad es tikšu kaut kur līdz kaut kurienei, tad tas man būs jāpaskatās. Laipni lūgti dokumenti Panamas starptautiskā lidostā. Jā, interesanti. Kas ir? Man šeit atkal vēlreiz pārbaudīja visas estas un visas hujestas. No sērijas, tad kāpēc tas bija jādara Kito? To gan es nesaprotu, ja, bet, nu labi, pārbaudīju, viss kārtībā. Tagad, es domāju, iet caur security un tad iet pasēdēt loungeā, iet dušā, paēst kārtīgi un, jā, tad 7 stundu lidojums uz San Francisco šauru fizerālas lidmašīnā. Nezinu, kā būs tik garš lidojums šauru fizerālā. Nu, viens garais jau bija tagad ar Azūru no Rio līdz Limai. Nu, tagad būs vēl viens. Tā kā, nu, redzēs. Tā. Izgāja drošības kontroli savu. Izskatās, ka Panamā šeit drošību ņem ļoti nopietni. Mazās nagu šķērītes, kuras es nopirku Tulūzā. Jā, Tulūzā. Tulūzas lidostā viss bija kārtībā. Pēc tam Lisbonas lidostā viss bija kārtībā. Sao Paulo lidostā uz vietējo lidojumu arī neviens neko neteica. Rio lidojumā uz Kito ar pārsēšanos Limā arī neviens neko neteica. Limā, sapcīt, arī bija security screenings, arī tur neviens neko neteica. Kito arī viss bija kārtībā un tagad pēkšņi šeit Panamā, čau, mazās nagu šķērītes. Tas ir asums un kaut gan asmeņu garums tur ir ļoti maziņš. Bet, ok, noteikumi. Pārāk iebilst nevaram, bet, nu, tagad ir jāiet, pirmkārt jānopērk kaut kāds tax-free huiņas un būs jāiet uz lounge atpūsties. Forši, ka te ir kondicionēts gaiss un vispār lidost ir ļoti skaisti. Nu, šitas termināls ir diezgan jauns, jā, nu, svaigums var redzēt, jā, tie griestu arkas ir milzīgs. Tur visu cieņu inženieriem, ka to ir dabūjuši gatavu. Bet, jā, jāiet paskatīties, kas te ir, kas nav. Jā, šeit baigi interesanti. Es gribu tagad ieiet dušā šeit, nu, lounge'am. Jāpaņem šitāds te sūds. Un tad, kad pašās dušās tur darbiniecei jāiedod, un tam man ir 20 minūtes, lai nomazgātos. Es uzskatu, tas ir pietiekami, bet, nu, tas ir ilcīgi. Nu, labi, tādā veidā viņi nodrošina, ka kāds tur neaizmazgājās pārāk ilgi. Tas ir tā. Nu tā, esmu izsēdījies lounge'am. Normāli paēdu, šoreiz nepierījos kā cūka, tiešām paēdu. Ielīt dušā arī, tīri labi, kad lounge'os var ielīt dušā. Jā, tagad priekšā 7 stundu lidojums, man liekas, ka vairāk pat 7. Šauru fizerālas lidmašīnā, to jau es laikam minēju. Nu, kā būs, tā būs. Tā, īsāk sakot, tie amerikāņi galīgi aptrakuši. Nepietiek ar to, ka man, ejot cauri parasto drošības kontroli lidostā, atņēma nagu šķērītes, ja? Saku, vēl tagad pie gate ir uzlikuši šito te vēl papildus security check. Nu, kāda māda, kāpēc? Labi. Es nesaprotu, ja? Taču security vienreiz jau ir iziets. Kāpēc tas jādara vēlreiz? Un ko viņi izdarīja? Atņēma man šķiltavu, vienīgo šķiltavu. Pateic, ka to nedrīkst. Nu, kas viņi dod, joku ieļi?
Tie ieņas taču ir stulbi, bļaļ. Viņi domā, ka visi baigi raujās uz turienu un taisās viņiem pāri nodarīt. Nē, es tur braucu tikai tāpēc, ka, vienkārši bija finansiāli pārāk dārgi uztaisīt bypassu, izlaist, tāpēc nācās man iekļaut iekšā tos štatus, ja, šajā ceļojumā. Bet citādi es nemaz tur negribētu. Kaut gan, esmu jau tur bijis 4 reizes, pieredze bijusi laba.